Jā. Jā, es tūlīt skriešu. Es tūlīt, jā. Pagaidiet. Labi. 2 minūtes, jā. Tā. Kas tas tāds? Jā, vats. Jā, agrāk, lai pārraidītu datus, mums bija nepieciešams šāds te vats. Bet mūsdienās vadu aizstāja bezvadu datu pārraide. Un šodien parunāsim par 2 populārākiem bezvadu datu pārraides veidiem – Wi-Fi un mobilo internetu. Wi-Fi. Kas ir Wi-Fi? Wi-Fi principā ir šāda maza kastīte, kur ir pievienota internetam, un šī mazā kastīte nodrošina internetu visā jūsu mājā. Labums ir tāds, ka šī kastīte nav obligāti jāpieslēdz jūsu datoram vai planšetei vai telefonam, lai iegūtu internetu. Šī kastīte var atrasties jebkur, aiz dīvāna vai paslēpt uz palodzes, vai var likt uz galda vai zem galda. Un internets būs nodrošināts visā jūsu mājā. Bet, ja jūs gribat doties ārpus mājas, labākais veids, un laikam, ka vienīgais veids, ir mobilais internets. Lūk šāds te USB tipa modems, kuru jūs pievienojat savam datoram, un tad jūs varat droši doties ārā, darboties ar internetu gan parkā, gan autobusā, gan veikalā, kur vien jums tas ir vajadzīgs. Vienīgais, bieži vien šo te USB veida modemu mēs aizmirstam mājās, vai viņš ir palicis žaketē un jūs esat uzvilcis kādu citu žaketi. Un tāpēc drošākais mūsdienās veids, kā lietot internetu jebkurā vietā, ir jūsu vietālruni. Ap man jāskrien. Jo savu vietālruni jūs noteikti neaizmirsīsiet mājās. Un pats labākais ir tas, ka vietālrunis šo te mobilo internetu varēs iedot gan jūsu datoram, gan jūsu sievas datoram, gan kaimiņa vai drauga datoram. Galvenais, lai ir mobilā tīkla pārklājums. Un tad jūs varēsiet internetu izmantot jebkurā vietā, pilnīgi vienalga, kur atradīsieties. Jā, halo! Jā, es nāku, es vienkārši drusku aizrunājos par bezvadu datu pārraidi. Jā, skrienu!